Mēs vēlamies atklāt Rēzeknes dabas skaistumu. Tā par dalību Latvijas lielajā talkā stāsta rēzeknieši. Kopumā pilsētā bija reģistrētas vairāk kā 30 dažādas teritorijas, kuras nepieciešams sakārtot. Talkā piedalījās gan pašvaldības un dažādu organizāciju pārstāvji, gan arī brīvprātīgie entuziasti, kuri atzīst, šoreiz aktīvi darboties mudināja ne tikai līdzcilvēki, bet arī saulainie laikapstākļi. С каким настроением сегодня пришли? С хорошим. Погода хорошая, солнышко светит, еще придает. Ar kādu noskaņojumu šurpat nācāt? Ar labu. Laika apstākļi ir labi, saulīte spīd, un tas dod jauku noskaņu un spēku strādāt, lai iztīrītu mūsu pludmali un Rēzekne kļūtu vēl tīrāka. No sākuma gājām bija pelēks laiks, bet tikko pienācām saulītā, uzreiz savādāks noskaņojums. Siltāk vismaz. Šogad lielāka vērība bija pievērsta Kaušu ezera un Rēzeknes upes piekrastes sakopšanas darbiem, kā arī ceļmalu un grāvju sakārtošanai. Darbu gaitā atzaroti koki un izcirsti vecie krūmi, kā arī savākti vairāki simti atkritumu maisu. Talkas dalībnieki uzsver, lielākā daļa atradumu ir sadzīviska rakstura atkritumi. Вот здесь на пляже много стекол, окурки, бумажки. Šeit pludmalē ir daudz stiklu, izsmēķi, papīrīši, cilvēki nāk atpūsties un atstāja visas kastītes, buņģiņas, pudelītes. Paldies tiem, kas atnāca uz talku, gan skolniekiem, gan Rēzeknes iedzīvotājiem. Lūgums arī iespējami tiem cilvēkiem, kas veido tādas stihiskas izgastuves, tomēr kārtoju reizi, kad viņiem nāks prātā nevis alasam atdot savus atkritumus, bet izmest kaut kāda grāvi, par to padomāt. Lielās talkas galvenais mērķis ir līdz Latvijas 100-gadēji 2018. gadam kļūt par zaļāko un sakoptāko valsti pasaulē. Talcinieki ir pārliecināti, ja arī turpmāk sakārtošanas darbi ieņems nozīmīgu lomu katra ikdienā, šāds mērķis ir reāli sasniedzams. Jāsaka jau pašiem no sevis. Es tagad dēlam mācu, ja tev ir kāds atkritums, meklēt tvertni, kur izmest, nevis špļauj ārā. Kaut kā tā, jāsāk tieši no sevis. Вот если бы мы не пришли, остался бы пляж грязный. Ja mēs neatnāktu, pludmale tā arī paliktu piemēslota. Nezinu, vai atsūtītu kādu te kopt vai neatsūtītu. Varbūt ir kāds ieteikums citiem rēzekniešiem, lai visi tā draudzīgi kopā sanāktu un palīdzētu sakopt daļiņu Latvijas teritorijas. Līdz 100 un pēc 100 gadiem it īpaši ar dubultspēku mums jārūpējas par tīrību. Tas ir neizbēgams tāds process un nebeidzams process. Labi, ka ir cilvēki, kas gatavi ne tikai saprast, ka jābūt tīrībai, bet arī savest kārtībai savas teritorijas. Savukārt šī gada lielās talkas moto vēsta Latvijai būt zaļai. Tā kā zaļā domāšana kļūst arvien populārāka, paredzams, ka turpmāk Rēzekne un arī citviet Latvijā apkārtējā vide kļūs arvien tīrāka un sakārtotāka.